Mūsu galvenais mērķis ir nodrošināt visu valsts teritorijā esošo nekustamo īpašumu masveidu novērtēšanu. Tas nozīmē, ka zeme, ēkas, dzīvokļi un arī telpgrupas pēc vienotiem kritērijiem tiek automatizēti novērtēti. Lai šo mērķi sasniegtu, mēs uzturam un nemitīgi attīstam vienotu nekustamā īpašumu kadastrālo vērtēšanas sistēmu. Papildus tam, mēs veicam arī tirgus datu analīzi, kas ir vērtīgs materiāls ikvienam saimniecisko lēmumu pieņemšanā. Mūsu darbs ir nepieciešams, lai būtu taisnīga un objektīva bāze nekustamā īpašuma nodokļa apmēra noteikšanai, kā arī dažādu nodevu un zemes nomas maksas aprēķināšanai. Kadastrālās vērtības izmanto valsts un pašvaldību iestādes, bet ne tikai. Arī zemes un būvju īpašnieki savstarpējos darījumos, bet arī strīdu situācijās. Vai zināja, ka mūsu pārziņā ir aptuveni 1 miljonu zemes vienību un 3,5 miljonu būves un telpu grupas?